Lielam viņš atšķirās to, ka te vairāk skatītāji noteikti, kad ir un apvienots tas pasākums. Un vienīgais, varētu teikt, posms, kur ir asfalta segums, pārējie viss ir uz granta seguma. Neesmu baigais speciālists uz asfaltu, bet labāk granta patīk, bet var arī uz asfaltu pabraukt. Nav nemaz tik slikti. Gan jau mašīnu vajadzēs pielāgot kaut kādiem trampelīniem, ja būs vai kaut kas tāds. Teorētiski var braukt ar standarta mašīnu, bet, kas noteikti būtu vajadzīgs, ir motora aizsargu panna. Bez tās nekādīgi nevar, jo tad tur viss ļoti ātri beidzās. Piemēram, pagājušajā gadā Madonas posmā ar visu motora aizsargu pannu mums sanāca pārsist karteri, kas mums maksāja kopvērtējumā titulu. Mēs palikām otrajā pagājušajā gadā. Un tikai dēļ tā, jo mums sanāca izstāties. Tas būtu galvenais, kas būtu vajadzīgs. Pārējais jau ir savai drošībai, kas ir vajadzīgs. Ķivers, kārtīgs ugunsdzēsmais aparāts. Pārējais, kas ir minēts noteikumos. Bet pa lielam, jā, tā ir standarta mašīna. Mēs nevienmēr esam braukuši ar pašu jaudīgāko mašīnu, bet tāpat laikā mums ir bijis ļoti labs rezultāts. Pat, reizes, kad konkurentiem ir stipri jaudīgākas mašīnas bijušas, un mēs tāpat esam bijuši pirmie posmā. Tā kā, domāju, ka tas arī ir 50% no uzvaras jau. Mācēšana braukt pa lielam. Es domāju, noteikti vajag pamēģināt, un gan jau, ja jau tas sirdī ir un patīk, tad jau tā lieta aiziet. Sākās visa mazumiņa, un pēc tam aiziet jau. Mēs arī domājam vispār kaut kad nākotnē kāpt rallija sprinta mašīnā.